ir 61. diena, un es vēlos jums visiem atvainoties par sagādātajām neērtībām, ko ir radījuši mani triki. Man tāds komentārs bija ierakstīts, un tad es vēlējos jums atvainoties. Un tas, kas to komentāru ierakstīja, tas no pirmās dienas katru dienu manu triku noliek. Mans video. Diezgan smieklīgi, bet tā nu viņš ir. Un ir atkal jauns mēnesis. Un man bija vēl viens komentārs, kur prasīja, lai es parādu kādu triku pamācību. Un tad, nu, šodien es jums to parādīšu. Skatieties. Tad šajā trikā izmantošu gredzenu. Es paņemšu šo gredzenu un ierīvēšu sev elkonī. Tas ir diezgan sāpīgi. Nu, es atvainojos. Un tik berzē. Tas ir sāpīgi, bet nu nekas. Un gredzens ir pazudis. Un to pašu var darīt ar naudu, daudz naudu. Un to es jums šodien iemācīšu. Ar šo triku jūs varat pelnīt naudu. Jo to var radīt gan ar gredzenu, gan ar naudu. Jūs vienkārši paprasiet skatītājiem, iedod 2 eiro, vai arī 5 litrus, vai jebko, kas viņam ir. Un tad tu to izzudini. Tātad, kā tas tiek paveikts? Un nekad šo triku nerādiet 2 reizes. Jūs paši sapratīsiet kādēļ. Tātad, jūs paņemat monētu un sākat to berzēt elkonī. Jūs berzējat un jums netīšām nokrīt. Ja? Netīšām nokrīt. Un tad jūs ceļat šo monētu un jūs šādi paceļat, un te ir tā vienīgā mānīgā lieta, kas jums jāizdara. Jūs tā kā ņemat to monētu, bet nepaņemat. Jums paliek šajā plaukstā. Bet jūs nerādat, ka tur ir, it kā šeit viņi būtu. Un tad jūs atkal liekat elkoni un berzējat to elkonī. Un tikmēr ar šo roku jūs monētu vienkārši iemetat aiz apkatles. Un viss. Tad jūs tur berzējat, un monēta pazūd. Un jūs to vienkārši paturat. Tā jūs varat pelnīt naudu. Atcerieties, vienīgā vieta ir, kad šeit ir jūsu monēta vai gredzens vai jebkas, un jūs tā kā ņemat, bet atstājat tajā rokā. Ja? Un tad turpiniet triku. Un tā viss vienkārši pazūd. Un pēc tam ejiet mājās un izkratiet kraklu. Vai arī viņi pazūd vispār. Labi. Čau. Policists aiztur studentu. Tātad nestrādājam. Nestrādājam. Valsts naudu rijām? Rijām. Studenti esam? Nē, students esmu tikai es. Tā nu tas ir. Jā. Labi.